dodamies ceļā. Ārā laiks nekāds. Bet brauksim tur un iesim kalnos augšā ķert. Skaists pālijas, foreles. Ceļojums ir sācies uz Tupeli. Pirmie 5 kilometri noiet, esam Siltiņa. Ezers šeit beidzās arī. Vismaz līdz šī. Skaists trauks. Lūk, lai smags ir tas foreļu un pāliju ķeršanas prieks, bet šādi skati priecē mūs. Varētu dziedāt dziesmu par zemeņu lauku, bet šeit nav zemeņu lauks. Šeit ir lāciņu lauks. Ļoti garšīga oga, pie mums reta diezgan. Vismaz es zinu tikai pāris vietas, kur viņi ir. Un šis viss skaistais lauks, tās visas ir lācenes. Reku viens lācis jau ēd viņas. Šis ir vitamīna bārs. Ziemeļos ļoti garšīgas tiešām. Daudzas, protams, nav gatavas vēl ogas, bet šīs te dzeltenās ir vislabākās. Viens nav aizgājis līdz mošķerēšanas vietām. Saulīte ir aiz mākoņiem, ārā silts, vējiņš, mušas nekož. Kur čalis filmē, ļoti skaista upe. Tad jau tūlīt arī uzzināsim, kas tur dzīvo. Beidzot esam nonākuši pie ezera, kurā gribējām jau vakar atnākt, bet diemžēl pārspējām paši sevi bišķiņ. Un grūti bija, kājas bija vatē. Mēģināsim kādu pāliju noķert. Upē pilns ar mazajām nav neviena, ņemam zivs. Bet šis ezers izstās ļoti cerīgi. Viņam jābūt cerīgi. Tā kā turpinām sekot. Atnācām uz Pāliju ezeru, tagad veicam izpēti, jau nokavējām copi. Tagad ir pusdienas laiks, paēdām arī paši. Tagad bišķiņ atpūtīsimies, laiciņš bišķi uzlabojās. Mazās zivis, daudz redzējām, Ivars ar uzfilmēju, tur baigi incentais skats bija. Mazie no liela akmeņa apakšas skrēja ārā un ēda mušas. Baigi incentais, sēdējām kāds 10 minūtes skatījām. Tā kā ieslido kaut ko ķērts bezjēgā. Mēs esam uztaisījuši lazaritīti. Zābaki žūst. Kājas žūst, viss žūst. Gaidam, ka sāks pālīs baroties. Nebija mūsu pusē, kaut arī tagad ir saulīte un viss ir baigais vējš. Un mēs nedabūjām nevienu zivi. Mazās zivis gar krastiem redzējām, pilncavī. Katrs ietekušais strauds bija pilns ar mazajiem. Un redzējām arī, kad nomierinājās pa dienas pusstundiņu laiks. Redzējām arī, kad lielās zivis tad brīdī sāka baroties, bet tas bija čiks un viss, un sāka riktīgi pūst vējš jūrā. Viļņi arī tādi mēdz būt kā šī mazajā ezerā, nu cik maz 2 km garš. Apgājām visam ezeram un nevienu capītu pat nebija. Tā kā ejam apakaļ. Uz šiem skaistajiem kalniem dosimies lūgt uz to spraugu. Tur tanī galā izstās, ka lietus līst ir varvīksne. Tā kā dosimies arī tajā uz purlu.
Atnācām uz purvu, cik nosacīts purs. Ļoti skaists skats. Žūst, viss teltis gatavs. Pat blakus strautiņš čalo, kur ūdeni paņemt. Jau iekurām uģiņu. Pliki, tusējam, apenēs. Pusdienīgs mums būs garšīgs. O, nē! Dusmīgs! Jā. Smuks, 30 kaut kāds. Ļoti skaista krāsa. Ir. Tāpēc, ka strauts ietek, un te ir sakla. Labi, tā kā pirmajā metienā abiem. Jā, duplets. Jā. Abiem pirmajā metienā. Pati atkabinās čings aiziet. Bet, vecīt, tas ir kaut kas. Nu, patīk? Jā. Tev, ko viņš pazuda? Jā, dabūja ārā. Nē, šitas ir... Pagad 2 metieni, 2 zivis. Jā, šitas ir bišķi rupāks. Nē, tās pats vienkārši zālēs iegāja. Bet kas pa krāsiņu skaisti. Redz, ka viņš sperās, tagad dūs. Nē, ir čuču lielāks. Jā, šeit čuču lielāks. Pašā stūrīte aķīts. Nu. Kas pa leopārdu, kas pa krāsām. Ir tāds skaistāks. Mies. Uztiņas to zāli, tik ārprātā daudz. Labā aizskiem. Varbūt, ka šitas pat ir lielāks, es nezinu. Grūti saprast, viņus tā trako. Tas pat negremdē vienkārši. Nu, te jau sakls ir. Nu šitas jau ir Latvijas mērā, varētu pat teikt. Jā, šitas 100% mērs ir. Resna arī, jā. Nu, nāc no tās rāķis ārā. Jā, šitas ir kaut kāds 37, 38 pat varētu būt. Liels. Skien. Kas tev ir vispār? Nu, meps ar mušu. Dzeltens. Tas ir katrā metienā. Nē, viens tukšais man bija ar zāli. Labi, viens tukšs. Man nav katrā. Jo te ir sakls, redzēt, te viss ir zāle. Viņus tās mušas lido ārā un viņas barojās. Topē. Nu? Ir. Ir laba. Bļaģi, un notrūka. Smuka. Nu, mērs ir standarts, laikam, te 3,5 kaut kāda ceņa. Kaut kā lielāk. Nu, viens. Čiks. Aiziet. Un, kad divi pieauguši veči tiek brīvā dabā, tad divi visādi cirki jāizdomā, kāds purva upi forsēt. Nu, viss džasā. Tā mēs te ākstamies. Esam jau purvā, foreles daudz, bet te cerības mums pieviļ, jo
Te viss ir izžūs. Iesim uz lielu upi. Nu, nā. Izkavinās. Pašā stūrīti ir, ka ne? Viegli pateikt, ne? Standarti. Vai labi iznāca no tās starpes? Tā jau aiz auklis un izkavinā. O, čiks. Tomēr rotiņš tikai. Nu jā, kaut ko obleri viņa negribas, nezinu. Standarts. Laikam, jā. Re, kāds krās. Nodarbojamies ar sportu dupleks. Ķeram nelielas foreles, nelielā puru ezerā. Maziņas, bet spriganas. Jo, bļaļ, tu dirst! Nu, beidzot kaut kas labs. Bļāviens! Iegāja zālēs, morā. Jā. O, joha. Ej, tu nu. Šī tas jau ir skaists. Ir? Kas ir? No, dai, skabini iekšā. 50. Nu, 50, nē, bet... O, kāda? Nav 50. 40. 45, 46. O, ar rocirā. Viņam gāti blakus. Jā, Ar stīk. Jā, nav. 44, 45. Uzskar. Nu, ir? Juhu! Labs rīts. Esam pēduši brokastis. Vakar pieēdāmies zivis. Mums uzradies gaļanieks, tas Zviedrijā viens ir. Kaut ko žāvējam. Vējš ir tieši tāda pati 4. diena pēc kārtas. Vējš no vienas mūsu dienvidu puses. Staigā mākoņi. Un jā, pālijas nav. Ar vienu beigtu pāliju redzējām, kāpēc beigta nezinām, jo mašķirnieku pēdu nebija. Vienkārši aizgājis bojā. Un tā mēs dzīvojam meža vidū. Baigi pieiet klāt jau. Tā ir stūrīķi. Labs ir. Ir okei? 40 būs, man liek. O! Ir 40 stabils. Ā, nē, pat lielāk. Ej, to nos! Kas pa krāsi. Pie zālītes piemetam ir. Kas pa krāsi. Un šitās mums būs pusdienas. Vienkārši dīķis bez iztekas ietekas. Puro vidu. Ķeram foreles. Uzmetam rekur ir mamuts kaut kāds. Jo, šitas smoks ir. Viņa var arī nočams tev uzreiz. Nē. Izsad, cik viņš liels būs. Nu 40 noteikti, kad ir. Pagaidām vislabāk tīm. Jā. Jo, 40 stabils.
Normāli. Tuvāk jau nevar piebirst. Nu var. Akurāti tikai. Nē, es nevaru saulīt. Jo, šitas ir pāri 40. Jau kas par esmu, ja? Jā. Un tu nošitāji labi. Jā, 40 stabils. Nu pašā stūrī. Labi, laižam vaļā. Nu ir kaut kas riktīgi liels. Nevar laist tur dziļumā. Kaut kas riktīgi liels ir. Jā, es iemetu momentā. Es nevaru noturēt viņu, bet neietīt. Viņš iet, kur viņš grib. Galvenais lielajā upē neielaist, tā būs. Nu, rekur. $45. Nē, šitādi neņemsim, ja nebūs, kritiskais. Kas pa leopārdu. Bedra 2x2 metru. Latvijas izmēra bedra. Šitas ir smuks 45 pāri noteikti. Pašās, viņš pat garām ir aizšāvis. Apsties. Nē, šitas ir 47 noteikti. Vaidziņā tikai. Lai es ātri mēģināšu viņu. Viņš nesapināts. Ir labi. Mazāks. 40 papi. Jā, šis ir mazāks. Bet arī ir stūrīti. Pigoru es redzu otrais dzīvē. Vēdzele. Palīdzējis, viņa ir aizķērusies. Izluksim pa vēdzeli ārā. Sākumā. Nu jā, maza vēdzele. Laiks ir sabojājies, bišķiņ, kā jau katru dienu. Kur mums ir brokastis. Gluži ne tie kauliņi, bet šitā mēs smuki pieāzēt dzīvojam, vienkārši lejā nebija kur uztaisīt telti. Lūk, mums brokastiņas top. Šāds te skaists gardi. Vakar atklājām recepti, kur stāv lielās zivis. Novilkāmies. Ivars vakardien cik izvilka lielās? Tādas ap 50, man liekas, kādas 3-4. 3-4, jā. Jā, un redzējām tādus skatus, ko nebijām redzējuši. Nekad, ka nāk liela atvara zem ūdenskrituma ārā kaut kādas 3 lielas zivis vienkārši un sīkie šķīst uz visām pusēm. Tāds skats te nedzidrē ūdenī vienkārši ārprāts. Un kas ir interesanti, redzējām ūdenskritumu, es redzēju ūdenskritumu vidū, kā forele lec augšā pa ūdenskritumu. Un ne maziņa, bet normāli izmēra forele lec jau augšā, iet uz nārstu. Tā kā visiem, kam liekas, ka ūdenskritums forelē ir nepārvarams, tas ir liels malts, jo tur 2 pakāpju, te 3 pakāpju ūdenskritums, un viņa jau bija vidū uztikusi. Tā kā šodien iesim uz pēdējo nometnes vietu, jau ceļā uz māju pusi, un ielīdīsim upē, kur vēl ir krācis, un tāds interesants posms, un pāris puru ezeros. Tad jau rīt pēdējais kāpiens līdz Žaka Kusto kuģītim uz mājām. Pēdējā diena kalnos atnācām pārbaudīt vienu puru ezeriņu.
kaut kas nu viņa arī iztek pie viena mini vitamīnu bārs. Jāuzpilda organisms ar kaut kādiem vitamīniem, cik var zivis ēst. Un tad jau iesim pēc tam uz Lielu ezeru. Cerībā uz pēdējās dienas Pālī. Laiciņš mums nav baigi lutinājis, teiksim, kā ir. Bezveida dienas nav bijušas neviena. Līdz ar to Kalnu ezeru ar Pālijā mums ir gājis viss tas pasākums secen šoreiz, bet nu neko darīt. Iesim meklēt foreles, varbūt gadīsies kāda Pālī arī. O, skaists! Tomā? Jā, nu šī būs. Jā, momentā. Nu te lūpiņā laidīšu vaļā. Jā? Smuka krāsa. Āķis lūpiņā. O, čiks aiziet. Lielais? No. Pat atnācām uz līcīt. Nē, labs. Jū! 45-nieks atkal. Ir 40-nieks. 40 ar kaut ko. Arī smuki uz dzelteno, jā? Jā, man liekas, tā ir vienalga. Tās zivs viss saskrējušas laikam te. Otrais metiens šeit. Mums ir katram pa metiens un zivs. 2 metri. Jā, 2 metieni, 2 zivs. Teftelis. Apsties. Nu jā. Nu iznāca ārā līdz. Jo man bija sitiens tur. Āķis lūpiņā kā. Skaisti. Laikam man. Tu gan izdevi. Tikai viņš 1000 atlaist. Stanzi. Nu jā, tu man baigi mīkstās. Ārstnieciskās. Skatījā. Tas ir kaut kas laikam bišķi liepas. Kas tagad bija? Es viņu nevar pavilkt. Nu jā, un zālē. Jā, šitam jau lielāk ir. Viņi paņēma mauciens un uzreiz vienkārši gaisā skrējienā. Kā esam apmetušies 5 zvaigžņu apartamentos. Zāvējamies. Koikas ir, viss ir. Nekas romantiskās pēdējā vakar sveču gaismiņa. Zīves ķerās, bet nav neviena ņemama, jo nevienai asins netek. Tā kā esam bēdīgi, ēdīsim kaut ko citu. Ādam pēdējās brokastus. Ekskluzīvā namiņā. Dosimies mājās. Šāds te namiņu gulēšana gan diezgan nērta. Uz cietuma koikām. Bet nu vismaz siltumā. Tad, nu lūk, mūsu ekskluzīvais 5 zvaigžņu motelis uz 1 nakti. Draudzenes kamenes bites. Un rekord līdz Žana Kosto nākošajam piedzīvojumam mums ir 13 kilometri. Rekord uz Elli arī doties uz 29 kilometrus. Bet, nu jā. Rekord pat mazmājiņi ir ekskluzīvi šeit. Tā kā lai odu dibenā nekož. Nu tā, ceļojums pa lielam ir noslēdzies. Bišķi padarbojāmies ar bitēm, kā var redzēt. Vakardien. Bet nu nekas pārējais. Tā kā tiekamies nākošgad.